Brokastis ierastās, pārsliņas ar pienu, maize ar nutellu. Bet šī mums kaut kā ar to laiku vēl bija paveicies, bet šodien gan ir lietains un tāds arī solās būt. Braucam līdz ūdenskritumam, pagaidām no mašīnas vienkārši filmē. Bet, iziesim, ja izkāpsim, aiziesim, tāpat viņš ir. Paši stepī no šajienes. Skops, kas cits vēl maķinīt iespaidīgāks par to Zviedrijas, vai ne? Platāks tāds. Varbūt arī augstāks ir jābišķi. Šeit pie paša ūdenskrituma arī kempingo. Nezinu, vai var tā aizmigt, kad baigā skaņa visu laiku, vai tieši ieejā varbūt miegā. Iebraucam pasaulē garākajā ceļu tunelī. Uzminiet, cik viņš būs garš. 24,5 kilometru. Kaut kāds 20 minūtes jābrauc būs tagad pa tuneli. Wow. Ready? Vēlreiz? Vai? Tu nebija nofilmēts? Jā. Zinu. Vai, kāpēc man zina, ne? Priekšā šoreiz tam krāsainajam tās gaismiņas mainās, re, ka tagad zila, tagad jau pārgāja uz zāļu. Kad mēs brauksim cauri, nomainīsies. Jā, pasties, nomainījās, baigi labais. Šits vēl viens garš tunelis, šits ir kā pusi no tā iepriekšējā, 11 kilometrus garš. Bet galvenais, ka nevar saprast, kādu to, nevar saprast kādu to ātrumu te īsti, jo tur nebija uzlikta tā zīme, tik bija brīdināts atkal, ka būs radari, bet navigators sākumā rādīja 80, tuneļu vidū pārgāja uz 70. Šitā gar malu priekšu vēl šitā. Tādi akmeņu ķērēji baigie. Tātad. Cik tur ūdenskritumi baigi daudz ir? Tik daudz vienā vietā vēl nebija redzējis. Baigi labi, ka tās mājas tā uziet kalnā augšu līdīgi, tā kā Alpus un tur pa vidu jau pilnīgi tam kalnam tajā līmenī ir tās atkal ar zaļajiem jumtiem tās mājas, kas te ir Norvēģijā ļoti daudz, Zviedrijā tādas nebija. Interesanti, kas tās viņi sabūvē tā kā tāds Pēc 400 ciematiņus vienā pēc apvienējumu stilu. krustojuma pagriezieties otrais nobrauktuvē. Braucam Bergenā iekšā. Te ar tomēr līņā bišķiņ, lai gan bija cerība pēc prognozes, ka nelīņās. Jāatrod, kur nolikt mašīnu par laimi svētdienā, vismaz tev jābūt brīvi pa brīvu tām stāvvietām. Tajā rajonā, kur liksim. Un atkal ir migla. Atkal atkārtojās tas, ka ejot uz augšu un apskatu
skatoties, teiksim, pilsētu no augšas, tā kā būs miglā viss. Tikko vajadzēja baigi samainīties, bija tik šaura vieta, tieši pretī brauc. Vajadzēja bišķiņ pabīdīties atpakaļ, lai var samainīties. Baigais stāvums, bet mājiņas baigi foršās te tās. Atradām te augšā pabraukot pa baigi līkumainajiem, diezgan stresēni bija celiņiem un tādiem, kur pretī reizēm tā nāk, un es saku, tur vienā vietā jau vajadzēja samainīties baigi sarežģīti. Bet nu uzlīkumojām te augšā, līņā tāds lietiņš, lai tas lietus līņātu, bet lai būtu redzams kaut kas, lai nebūtu tā migla, bet te Norvēģijā tas lietus vienmēr nav komplektā ar miglu. Tas nozīmē, no augšas tu pilsētu neredzi. Un te bija tieši atkal Bergenā, lūk, tur jau var samanīt augšā tas kalns, no kuras foršs tās Bergenas panorāmas pavarās. Un tagad atkal vienkārši balta siena. Nav jau jēga filmēt, jo mēs visu laiku vienu to pašu ēdam. Tā Anete tikko teica. Bet man kaut kā liekas, ka jānofilmē ēšana. Tas vienmēr tāds viens no atslēgas punktiem un notikumiem tomēr. Jo, kā zināms, Vēders kungs uz augstākais. Ejam te lejup smidzinātājā. Nu, gusi. Tagad šitas ūdens ir gāzēts. Pa Bergenas ielām. Šeit tās privāta māja rajons, kas pamazām iet pa kalnu slēni. Te ir tas Floibānen, kurš ved augšā uz to kalnu, bet baigi dārgi. Vienam pieaugušiem viens virziens tad būtu 10 eiriķi. Tas nozīmē, ja mēs gribētu turpan apakaļ viss izbraukt, bērnam 2 reizes mazāk, tad kopā sanākt 50 eiro. Nu, tad pastaigāsimies. Nu, un šodien no tās augšas jāsaprot, vai vispār tur ir jēga kaut kāpt. Jo šeit jau īsti neko daudz neredz caur to miglu. Un te tāds caur miglu tādā vidus augstuma līmenī kaut kas ir redzams. Redz, kur ir tas Floibānens, kurš brauc. Tiem tur liekas gandrīz grūti samainīties, ne? Te bērniem šļūcamā trūba. Nu labi, gribējās man arī nobraukt, bet tur tāds tā kā Anete teica, ka saķēlēs tās bikses un tā visu laiku netīrām būs jāsteigā pa pilsētu un slapjām. Gusītim, tā viņas jau ir tādas stumšas. Tā jau gribējās izmēģināt. Atradām te arī batutu. Paga, kaut ko pasaki vēl. Čau! Kaut ko garāku. Es nezinu, ko pateikt. Baigi labais telefons, ne? Jā.
Ai, ne pamāsi? Ko? Pamāji. Pagad kaut ko ierunāts ar šeieni. O, jā, baigi labi dzirdās. Nu, šļoksi? Labi. Reklāni. Ātrāk! 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 Nedarbojas īsti. Lēni iet, ja? Izstāst, ka varētu būt ātrs, bet laikam nav. Tu arī filmē, ja? Neiks stumties. Oi, cik lēns. Tu čeras iekšā un nedarbojas. Likās, ka tikai lielie cilvēki iesprūst. Jā, kaut kā dīvaini. Likās, ka šitās diezgan ātri, tāds diezgan stāvs viņš ir, bet ko te viņš tā ķerās? Pēdējais posms tur sanāk iet tupus, ja? Kaut kā tā. Pēdējo posmu bija tupus jāiet. Ja? Jā. Nu, šī pilsēta arī piedāvā visādas perspektīvas, protams. Arhitektūra plus reliefs. Tā, protams, ir uzvarētāja kombinācija. No šāda augstuma vismaz tagad tā migla netraucēs, par šobrīd arī beidza līņāt. Jā, izstās arī viņi tur atkāpjas uz augšu tā migla, bet šobrīd mēs ejam uz leju. Beigās iesim uz augšu, redzēs, kā tad būs. Tādās mājiņās viņi te dzīvo. Kas var būt labāks par šo, kā tu redzi priekšplānā, kā reāli cilvēki dzīvo, kā viņiem omulīgas mājvietas, un šitie līdzīgi Lionā arī bija viena tāda skatu vieta. Manā video varat noskatīties Lionas video, bet šeit arī ir līdzīgi var kaut priekšplānā uzkalnā mājiņas un tālāk lejā pilsēta. Pateikt kaut ko? No. Paga. Parakols, bet labi. Tam vajag būt vismaz world rekordam priekš mazākiem saldējumu gabalām pēc tam. Nu varbūt arī, jā. Droši vien jau, kad skatoties diendienā, protams, to jau pierod pie tā skata un tā, bet, apnikt, es domāju, īsti jau nevar tu. Tas vienmēr iedvesmojoši, piemēram, tev. Tur darba galds, tur dators un aiz loga. Tu skaties tādu skatu. Pilsēta un kalns vēl aiz tās. Gusīts dabūja aveņu sorbetu, kas maksā 49 kronas. Tuvu 5 eiro. Varēja dabūt tikai tajā kartāna glāzītē, nevis vafeļu konusā. Vē! Garšīgs? Jā. Bija vērt? Jā. Tie dakstiņi tā kā tādas, ja tos var nosaukt par dakstiņiem, droši vien. Tā kā zivju zvīņas tāda izskatās. Interesants termometrs. Te nevar, faktiski dažus soļus paspēr un atkal kaut kas ir jābildē, jāfilmē. Cik tur šauri aiziet. Kaut kur vēl pa vidu tur ir arī tā kā loks. No tālo gan neko nevar redzēt.
nevaru saprast to arhitektūras stilus, kas viņiem te Norvēģijā ir, nu, piemēram, šitajā pilsētā. Nes tā uzķērs jau to viņa to, nu, protams, koka mājas, jā, bet tas mūra, tā kā tāds neogotika vai kaut kas tam līdzīgs. Arī jūgenstils kaut kāds. Šeit atkal telefonu būtu piesaist uzmanību ar grāmatām iekšā. Interesants kuģis ar augsto piekari. Baigie krābiņi. Sirdziņā. Ietūcījāmies, te ir gan kempings, gan motels, mums būs šoreiz istabiņa. Ietūcījāmies te stāvvietiņā un jāiet te meklēt istabiņa. 26. mums ir, tajā galā mums ir 26. Ir televizors. Nu, tad jau labi, kad ir televizors. Šitas tāds bišķīt jau lepnāks variants. Mums te ir pasties virtuve pašiem sava, redzi? Nu jā, virtuve. Airbnb viena istaba, tā te mazā maksāja 80. Negribas piebradāt, jāaiziet, laikam visām, nevajag tālāk ar apaviem bradāt. Jā, jāaiziet pārējām lietām. Mēs tēt vēl aizījam, ja? Jā. Tā, lūk, kā patīk šī istabiņa pēc iepriekšējiem jau kā lakšī jau pavisam. Tēti, Vakar jau bija bišķīt labāk, tagad vēl. Parādi, ko es izdarīju toaletē ar izlietni. Nu, ko tad tu tur izdarīji? Reku, te tāda virtuvīte. Te gusītim, kur gulēt. Es izdarīju šito izlietnei. Nu, jā. Un šeit uz vietas arī to... te ir siltā grīda. Jā. Es jau to Forša mamma. sajūta. Jā. Skats pa logu šāds uz mājām atkal, kas ir atkal reljefā sabūvētas. Bet es vēl iešu ārā. Ko darīs ārā? Mantā. Tās taču nav kopīgās mantas. Tiešām. Esam makaronus šovakar vakariņās. Divos katlos. Tāpēc kā Anete ir bezglutēna zirņu tā kā un pupu, vai ne? Tad pupu arī, jā. Zirņu makaroni, jā. Un tad šeit būs mums ar gusīti satapam ar gaļu. Šito par cūgaļu. Un tur smuka riteņbraukšanas sacensības. Kā es teicu, riteņbraukšanas sacensībās kaut kas tāds patīkami nomierinošs, jo tur redzi skaists ainavs bieži vien tur parāda, tur Francijā, laikam Tour de France. Un tur redzi, kā tieši ar velospēdu pārvar tos attālumus, tos ceļus un ainavas un tā. Patīk man tas. Citiem varbūt liekas baigā garlaicība, ko tur var skatīties, tur minās. Bet man vienkārši patīk viss tas tā kā, es to skatos tā kā tādu velo ceļošanu bez mazvai. Un šis kanāls jau, ja neesat piefiksējuši gadījumā, saucas ceļo ar velo. Ar velo. Un vakariņas tātad makaronis, kā jau teicu, ar gaļu. Un atkal dienas izskaņas
Atpūta saliņš. Uzvaras dzēriens. Uzvaras dzēriens, jā, kā. Pielips man no Ervīna Elliņa.